Sveiks visiem! Tipiska problēma. Jūs pieslēdzat jaudīgāku elektroierici un izsit automātu. Pazūd apgaismojums, kur ir problēma. Vai tiešām nepietiek jaudas, vai vaina ir kaut kur citur. Dodamies pie sadalnēs un skatāmies. Jā, visi automāti ir B tipa. Taču jaudīgam iekārtam ar lielu starta strauju nepieciešams C tipa automāts. Meklējam un par laimi atrodam C tipa automātu. Sākumā domāju nomainīt esošu automātu, bet paskatoties tuvāk, sapratu, viss ir sarežģīti un pārbūvēt sadalnī es nevēlos tagad. Tāpēc izveidošu atzaru un pieslēgšu šo rozētu līniju pie C tipa automāta. Kāpēc tieši tā? B tipa automāts ir ļoti jūtīgs pēc straujiem strāvas pieaugumiem. Piemēram, iedarbinot zaļi vai citu tehniku, tas momentāli izsīt. C tipa automāts ir paredzēts šādam noslodzēm. Tas iztur lielākus, īslaicīgus starta strāvas pieaugumus un ļauj iekārtam normāli darboties bez atliekšanas. Nu ko, tagad pārbaudām, vai sanāca vai nesanāca. Viss strādā, uz C grupas drošinātājiem tagad šīs rības zāģes var strādāt. Protams, tas ir tikai pagaidu variants. Pagaidu variants tādā ziņā, ka tik līdz mājā būs eksploatējama kā dzīvojama mājā, C grupas drošinātājus vajadzētu ņemt nost, jo tādu aprīkojumu kā metināšanas aparāts vai tāda jaudīga ribzāģi nevajag turpināt eksploatēt mājās un, protams, lai labākai kontrolē tur būtu jādomā par atsevišķu līniju, vai tā.